Čau, čau! Pēc 3 dienām piezvanīja no CSDD. Veiksmīgi veicām reģistrāciju, esam uz numuriem, un esam jau nobraukuši pirmos 500 kilometrus. Tā kā iegādājāmies, atklājām uz priekšējā stikla maziņu plaisiņu, plīsumu, izdomājām aizbraukt uz Šmeraļa ielu saremontēt. Bija jautājumi, kā tas ir, ka bērns brauc pa koplietošanas ceļiem, pa pilsētu. Tā reka būs video, kā tas apmēram notiek. Jā, ar kameru īsti nevar redzēt, bet tur tāda tā kā plaisiņa ir. Šitā labāk var redzēt. Ir, redz, ko tāda no akmentiņa. Tev tagad ir ieskriešanās kļūst. Atceries, kā mēs runājam? Varam mainīt, kamēr būs tālu. To ļoti brauc taisnē. Tu Zoraņie, labi paskatās. Brauc. Tagad, kad viņi visi pabrauks garām, tad tu varēsi braukt. Kā man tā kā jādara? Nu, kā parasti. Neesi pārliecināts, labāk nevies. Tev aizmērā mašīna nav, tu nevies nebrauc. Viņš aizbraukt, tad varam ierīt. Jā, tas pūlis ir pareizi. Jā, mazliet taisni. Un griez, jā.
vējstikla maiņa un remonts. Ops. Tā, atbraucām uz vējstikliem. Saremontēt mūsu kaseteņus. Skatāmies, dzīsim iekšā. Parāda Mikus, kurā vietā tā poga ir jāpiespiež. Dzenam iekšā servisā. Man ir jauda iekšā tajā stiklā. Tur pilnīgi gurbjās tikai. Jā, divos slāņos pa vidu plēvi. Bet šis tāds vispusējs bojājums. Citroenam pirmais servisa apmeklējums. Cerams, ka arī pēdējais. Pateicu uzgaidīt 20-30 minūtītes un būšot gatavs. Stikls ir saremontēts, dodamies uz māju pusi. Esam nobraukuši kārtējos 45 km. Šoreiz sanāca tāds garāks mācību brauciens. Viss tev ir 50. Te jau viņam nav kur vairāk skriet. Var ir rādīt pagriezienu pa labi. Pirmo reizi parādījās lampiņa dzeltene, ka baterijas sēžas. Palika 11 kilometriem. Bet mums ir uz mājām kādi 2, tā kā noteikti nebrauksim.